Kā sevi savaldīt stresa situācijā? Ko darīt, lai nezaudētu pacietību? Man ir tik grūti savaldīties, kad liena krīt gar zemi, niķojas un pieprasa jaunu rotaļlietu. Vispār jau Francis nekad nav pērts, bet kad viņš izskrien uz ielas priekšā braucošai mašīnai, kā lai es viņam paskaidroju, ka tas ir bīstami? Es bieži kavēju darbu Jēkaba dēļ. Viņš no rītiem ir tik lēns. Kā lai nekļūstu niknu, kad Anna sit Sofijai, kura pēc tam raud un kož Annai? Nekas nelīdz, ne lūgumi, ne draudi. Es nevēlos šādi vairs turpināt. Man pēc tam ir sirdsapziņas pārmetumi. Viņš neko nesaprot, tikai nobīstas. Tas nemaina viņu uzvedību. Pēc mirkļa būs vēl lielāks tracis. Ko darīt, lai nezaudētu savaldību? Atkāpieties soli atpakaļ. Ja iespējams, izejiet no istabas, bet vispirms pārliecinieties, ka bērns ir drošībā. Ievelciet dziļi elpu. Aizskaitiet līdz 10, 20 vai 100. Atpazīstiet un nosauciet emocijas, kādas izjūtat. Domājiet par kaut ko jauku. Klusībā parunājiet ar sevi. Sakiet sev, mieru, viņš to nedara ar nolūku. Mieru, tikai mieru. Ko izmantot pēriena vietā? Kā tikt galā ar bērnu nevēlamo uzvedību? Atgādiniet noteikumus. Mēs nolēmām, ka šodien jaunu mantiņu nepirksim. Kad bērns neuzvedas tā, kā mēs vēlētos, svarīgi ir atgādināt jau agrāk pieņemtus noteikumus. Atgādiniet bērnam par tiem, pat ja jūtat, ka viņš neklausās. Bērnam tā ir būtiska informācija. Kad tu tik ilgi nevari sataisīties, es kļūstu dusmīgs, jo es nokavēju darbu. Bet es arī saprotu, ka tev gribētos pagulēt ilgāk. Kad jūs runājat par savām jūtām, jūs bērnam parādat, ka viņa uzvedība ietekmē to, kas notiek ar jums. Tādā veidā bērns mācās saprast jūsu reakciju. Kad jūs runājat par bērna jūtām, jūs parādat, ka bērns ir jums svarīgs. Tā vietā, lai sistu savai māsai, pasaka viņai, kāpēc tu kļūsti dusmīgi uz viņu. Mazi bērni nespēja tikt galā ar savām emocijām, tādēļ viņi dažreiz sit, kož, kniebi vai grūž citus. Jau no paša sākuma parādiet bērnam, kā paust emocijas konstruktīvā veidā. Brīdiniet par sekām. Skriet uz ielas ir bīstami. Ja tu turpinās tā darīt, tad vienmēr ejot pa ielu, es tevi turēšu pie rokas. Seku mērķis ir izskaidrot bērnam, ka dažreiz uzvedība var būt bīstama vai ka tā nav mums pieņemama. Bērns iemācās uzņemties atbildību par savu rīcību. Ja ir nepieciešams, piemērojiet sekas. Seku piemērošana var radīt jums sarežģījumus. Tā var izjaukt jūsu plānus. Piemēram, jums jāpārtrauc iepirkšanās vai ātrāk jāaiziet no tikšanās ar draugiem. Tieši tāpēc ir svarīgi brīdināt bērnu tikai par tām sekām, kuras jūs esat gatavs piemērot. Novērtējiet pozitīvu uzvedību. Mālacis, puse jau ir izdarīta, tev ļoti labi sanāk. Viena zeķa jau uzvilkta. Paldies! Mēs daudz labprātāk darām tās lietas, par kurām mūs slavē. Kad mēs ievērojam un novērtējam kaut mazu progresu, mēs bērnam parādam, ka ir vērts pūlēties. Lai iegūtu vairāk informāciju par pozitīvu audzināšanu, apmeklējiet mājaslapu www.palīgsvecākiem.lv.